Arvien biežāk sanāk sastapt aptiekā to cilvēku ar tām miega problēmām. Rūpes par to miegu, par miega higiēnu varbūt dažreiz paliek tai otrajā plānā. Tie vairs nav tikai seniori. Mūsdienās arvien biežāk tie ir jauni cilvēki. Par to sāk aizdomāties tad, kad tas sāk jau ļoti traucēt to ikdienu. 1, 2, 3. Parunāsim par veselību. Mani sauc Kaspars. Un šodien pie mums studijā ir Laura. Labdien! Jā, sveiki! Laura, tu esi certificēts farmaceits. Farmaceiti pamatā 8 stundas strādā, ja nav pagarinātās maiņas. 8 stundas iespējams pavada ar draugiem un citādām nodarbībām. Un 8 stundas guļ. Tā mūsu diena sadalās 3 tādās lielās daļās. Un šodien gribās parunāt tieši par šo vienu no tām 3 sadaļām, ne par darbu, nevis kā mēs pavadām brīvo laiku, bet par miegu. Strādājot aptiekā, pie tevis noteikti nāk cilvēki un uzdod jautājumus par dažādiem bezmiega simptomiem. Cik tas bieži ir? Miega problēmas aptiekā parādās arvien biežāk, bet tas pacients, viņš neteiks, man ir miega problēmas, man ir miega traucējumi. Parasti tas ir, es ejot gulēt, es nevaru aizmigt, es grozos, man nenāk miegs. Otrs ir, es mostos bieži naktīs un pēc tam atkal nevaru aizmigt. Un trešais biežākais ir vienkārši pārāk agra pamošanās no rīta, respektīvi man ir jāceļas pēc 2 stundām, es pamostos 2 stundas ātrāk un pēc tam nezinu, kur likties. Un tā kā it kā par agru celties, it kā, tā kā gribās gulēt, nevar saprast. Un kas ir interesanti, ka tie vairs nav tikai seniori. Mūsdienās arvien biežāk tie ir jauni cilvēki. Ļoti daudz ir nācies saskarties jau ar studentiem, ar cilvēkiem, kas ieņem atbildīgus amatus darbā, kam varbūt ir kaut kāda palielināta stresa ikdienā. Protams, tie ir arī seniori, bet pēdējā laikā seniori tā jau tā kā ir mazākā daļa. Labi. Ja mēs runājām, pasaules statistiku mēs varam iegūt, mākslīgais intelekts tagad ļoti ātri apstrādā un iedos mums ļoti lielu atskaiti, kur kas notiek. Vai Latvijā arī ir veikta kaut kādi pētījumi, kur mēs redzam tieši, kā tad Latvijā tas bezmiegs ietekmē mūsu cilvēkus? Principā pēdējā informācija, ko es esmu redzējusi, tika veikta aptauja, ja nemaldos, tas bija gan dati bija no 2024. gada tīri par cilvēkiem, kuri vispār saskarās ar miega traucējumiem. Tie bija 3 no 4, kas ir būtībā ļoti, ļoti daudz, bet nevienmēr katrs cilvēks, kas saskarās, nonāk vai līdz aptiekai, vai nonāk līdz ārstam, vai kaut kā šo problēmu risina. Un tad tas jautājums, vai miega problēma tiešām ir tik izplatīta, kā tie dati parāda? Jā, kā es teicu, arvien biežāk sanāk sastapt aptiekā to cilvēku ar tām miega problēmām. Un es ticu, ka tā problēma ir tik izteikta, bet es noteikti, ne visticamāk arī ārsti visus tos pacientus neredzam. Tāpēc, ka tā problēma ir, daudz to joprojām neuzskata par problēmu. Liekas, kas tur tāds, man tur mammai, vecmammai arī, vienmēr ir runāts par to, ka es nevaru aizmigt, es mostos pa nakti. Tā jau tāda tā kā norma ir iestrādājusies. Tagad arvien vairāk tiek pievērst uzmanību šai problēmai. Un arvien vairāk cilvēku par to sāk runāt, un tāpēc varbūt arvien vairāk cilvēku arī nāk uz to aptieku, bet joprojām pastāv tas uzskats, ka tas nav nekas nopietns, tā nav slimība, kas jārastē, tas nav holesterīns, tas nav paaugstināts asinsspiediens, tā nav saaugstēšanās, tas ir vienkārši kaut kas, ir un ir. Tā kaut kā. Jā, tu minēji par studentiem, un es atceros savu studiju gadus, kad tad varēja aizmigt jebkurā vietā. Jā, tad miega problēmas nebija. Varēja tramvajā, braucot tramvajā, varēja aizmigt. Un, ja gadījās kāds dīvāns, tad noteikti varēja mierīgi gulēt. Un ne 8 stundas vien, pat daudz vairāk. Bet kā tev šķiet, kādēļ tik daudz cilvēku cieš no šī bezmiega simptomiem, un kāpēc neko nedara varbūt lietas labā? Cieši par to, kādēļ cieši par to var runāt daudz un dikti. Mūsdienās tas ir straujais dzīves ritms, stress darbā, stress varbūt mājās, ļoti, ļoti daudz dažādu iemeslu, varbūt kaut kādas papildus saslimšanas.
Tur ir ļoti atkarīgs, bet mūsdienu tas dzīves ritms ir tāds, ka mēs esam pieraduši tagad pirms gulētiešanas skatīties telefonā, darīt varbūt vēl kaut kādus neizdarītos darbus, domāt jau par rītdienu, domāt par to, ko mēs šodien esam izdarījuši, ko mēs neesam izdarījuši. Un tā rūpes par to miegu, par miega higiēnu varbūt dažreiz paliek tai otrajā plānā. Un tas, ko es esmu novērojis, tas, ka to neuzskata varbūt par tik lielu problēmu. Parasti par to sāk aizdomāties tad, kad tas sāk jau ļoti traucēt to ikdienu, ja darbā vairs nevar vispār sakoncentrēties, ja šķiet, ka dzīves kvalitāte sāk krasi, tā teikt, samazināties, bet pasliktināties. Tad varbūt jau mēs sākam meklēt kaut kādu palīdzību, bet es gan aicinātu cilvēkus to darīt ātrāk, kā tikko parādās varbūt kaut kādi simptomi, kaut kāds diskomforts no tā, ka mēs neesam izgulējušies, nevaram aizmigt. Un tā varbūt uzreiz piedomāt un meklēt palīdzību vai sākumā pie farmaceita pārunāt tās lietas, ko mēs varētu darīt lietas labā, vai arī griezties pie ārsta. Tu minēji miega higiēnu, un, protams, ka katrs mēs kaut kad esam dzirdējuši par to miega higiēnu, bet, tur ir ļoti daudz punkti, ja? Tad jautājums ir, vai tev izdodās arī pašai ievērot visus šos punktus? Tu minēji par telefonu skatīšanos un televizoru. Varbūt kas ir tas no šiem miega higiēnas punktiem, kurus tavuprāt cilvēki ievēro vismazāk? Vai par to, man liekas, var ļoti daudz runāt, gan par to, kā man pašai ir veicies ar miega higiēnu, vispār miega paradumiem, gan vispār, bet man šķiet, ka pats grūtākais varbūt būtu iet gulēt un celties vienā un tajā pašā laikā, kas būtu jādara arī brīvdienās, kas ir svarīgi, jo daudzi, protams, piespiedu kārtā no rīta ceļās uz darbu, piemēram, 7, iet gulēt, kā kurš, ja paveicās, kas ir sakārtojis, varbūt to ritmu 9, 10, 11, ja kāds nav, tad iet gulēt 2, ceļās tāpat tajos 7, un tad brīvdienās, tad izguļ to miega badu, ja tāpat aiziet gulēt 2, un līdz nākamās dienas 2, tad guļam tās kārtīgas 12 stundas, pienāk svētdiena. Pēc tam pirmdiena ir grūti pamosties, ir grūti atkal iet tajā ritmā un tā uz apli. Un tas ir viens no punktiem. Protams, ierīču lietošana pirms miega, lai arī cik ļoti mums gribētos pēc darba atpūsties, pirms gulētiešanas vēl kaut ko paskrolēt, paskatīties, bet tomēr par to netiek runāts tāpat vien. Tam ir kaut kāds iemesls, un es ļoti aicinātu piekopt arī šo vismaz stundu pirms gulētiešanas neskatīties tajās ierīcēs. Vēl, kas ir svarīga lieta saistībā ar miegu, istabas temperatūra, kā mēs jūtamies iemiegot. Jo istabas temperatūrai jābūt salīdzinoši vēsai, lai mūsu organisms var pietiekami atdzist, un mēs varam iekrist tajā miegā. Ja ir ļoti karsti, piemēram, arī vasarā, kad mums ir plus 30 grādi, ja dažreiz paveicās, tad arī bieži vien parādās tas, ka mēs nevaram iemigt, jo vienkārši ir pārāk karsti. Šī ziema bija ļoti īpaši labi, lai šo zemo temperatūru miegam sagādātu. Jā. Vēl, ko es aizmirsu pieminēt, ir par kofeīnu lietošanu. Kafija, melnā tēja, vairāk, protams, kafija. Ja ir problēmas ar iemikšanu, varbūt nevajadzētu pēc pulkstens 3-4 dienā to darīt. Ideāli, protams, no rīta iedzert un dzīvot tālāk, varbūt pusdienas laikā, bet pēcpusdienā varētu, tā kā vajadzētu izvairīties. Labi, tātad miega higiēna ir viens no tiem līdzekļiem, kā mēs varam sev palīdzēt, un droši vien, ka katram ir zināms, kā viņš var sevi, pastimulēt vai padarboties, lai tas miegs viņam būtu labāks. Bet, protams, ka daudzi izsakās un runā, kad viņi negrib miega līdzekļus lietot, jo viņiem liekas, ka pie viņiem var pierast. Varbūt strādājot aptiekā, kāds ir šis uzskats un kāds ir tavs vērtējums? Par miega līdzekļiem ir tā, ka ļoti daudz esmu dzirdējusi to, ka negrib pierast, un ļoti daudz esmu dzirdējusi arī to, ka visi, miega līdzekļi, miega uzlabojuši līdzekļi daudziem cilvēkiem iedzem vienas kategorijas, respektīvi miega zāles. Bet ir jāsaprot, ka miega līdzekļi ir dažādi. Ir recepšu miega līdzekļi, kas ir benzodiazepīna, Z grupas zāles, kas ir recepšu līdzekļi. Tie ļoti spēcīgi iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu un tad veicina šo miegu. Bet tur ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo tos līdzekļus jālieto stingrā ārsta uzraudzībā. Tas ir īslaicīgai lietošanai, un no tiem līdzekļiem tiešām var rasties atkarība. Tas arī ir tas risks.
Bet, ja mēs runājam par, piemēram, bezrecepšu līdzekļiem, ir bezrecepšu līdzekļi, ir arī uzturbagātinātāji. Un tur tie vai nu satur melatonīnu, piemēram, runājot par melatonīnu, tas pēc būtības ir chronobiotiķis, kas palīdz sakārtot mums to diennakts ritmu, tā teikt, sakārtot ciklu un likt saprast smadzenēm, kad ir laiks gulēt būtībā. Mums dabīgi pašiem melatonīns izstrādājās, taču ar gadiem tā izstrāde krītās, protams. Un tas atkal ir noderīgs tiem, kas strādā maiņu darbu, kam nav regulārs šis grafiks. Tiem, kas ceļo laika zonu maiņu gadījumā, ja nevar aizmigt, tad būtībā cilvēkiem no 55 gadu vecuma arī tas varētu būt ieteicams pie grūtībām aizmigt, jo tas dabīgais melatonīna tā izstrāde ir samazinājusies, un tad tas arī var palīdzēt. Un tādos gadījumos arī tādiem cilvēkiem kā es varbūt, kam tas dabīgais miega ritms ir iet gulēt 2 un celties 11, bet tā darba dzīve tā kā liek pakārtoties, un tad arī, lai ieiet tajā ritmā, tas melatonīns var palīdzēt. Un trešā lieta, bieži vien miega līdzekļos iekļauj arī ārstniecības auga ekstraktus dažādus, kas vairāk palīdz nomierināties, vairāk palīdz atslābt no dienā uzkrātā stresa, sagatavoties miegam un tādā garā. Bet tagad arī jaunākie līdzekļi tur satur vairs ne tikai melatonīnu un ārstniecības augus, ir arī dažādas aminoskābes, minerālvielas, piemēram, magnīs, kas tagad ļoti, ļoti izplatīts tādos miega līdzekļos, magnīs ar B grupas vitamīniem, kas varbūt palīdz atslābināt un sagatavoties naktī. Tā kā ir daudz un dažādi, un tos visus nevar likt zem vienas grupas un runāt par atkarības risku. Par atkarības risku mēs pārsvarā runājam par tiem recepšu miega līdzekļiem. Tu minēji melatonīnu. Jā. Melatonīns ir, ja mēs lasām, kas ir rakstīts plašsaziņas līdzekļos, tad tas ir miega hormons. Jā. Un tu minēji arī, ka miega hormons ar gadiem samazinās, vairs tik daudz neizstrādājās organismā. Jā. Varbūt tu vari nosaukt tos kritiskos punktus, kad tam melatonīnam vajadzētu būt pietiekoši, un kad ir tas dzīves gājums, kad tas melatonīns samazinās, un tu minēji 55 gadus, bet vai tad līdz 55 gadiem viņš ir jau tādā labā līmenī, ka, ja man ir 54 gadi, un tad man jāsāk uztraukties jau, ka nākošu gadu vajadzēs melatonīnu lieta. Varbūt izstāstu par to melatonīnu, kā viņš izstrādājās, un kā viņš, jauniem cilvēkiem, varbūt pusmūžā, un arī senioriem? Principā pusauģu gadiem tā līkne jau, tā ir diezgan nokritusies, un tad viņa krītās jau tā lēzenāk. Un, principā 25, 30 gadi jau, ka tā līkne krītās lēzeni, bet viņa jau ir diezgan zemu. Un tad pēc tiem 55, tad aiziet vēl zemāk. Bet mēs nevaram runāt par 55 gadi kā tādu obligāti 54 nelietojam, 55 tūlīt sākam lietot. Tas ir ļoti individuāli. Ir cilvēki, kam pat 60 gados nevajag lietot, kam būtībā viss ir kārtībā, ja viņi tur gadiem ir ievērojuši labu miega režīmu tādā garā. Savukārt ir arī cilvēki, kam 40, 45 gados ir šī problēma, un kam tas melatonīns var palīdzēt. Melatonīns ir miega hormons, un kā jebkurš hormons mums organismā izstrādājās. Jā. Un varbūt ir kaut kādi procesi, vai varbūt mēs kaut kā varam ietekmēt, lai viņš mums vairāk izstrādājās? Jā, protams, nosacīti, tāpēc arī tiek runāts par to, ka mēs neizmantojam ekrānus pirms gulētiešanas. Mēs guļam tādās tumšā telpā ar mierīgu apgaismojumu, neskatāmies spilgtā gaismā, un tas arī ir tas, kas veicina šo melatonīnu izstrādi. Savukārt, atkal, ja mēs gribam ātrāk no rīta pamosties, tad mēs varam visas žalūzijas vaļā, skatāmies spilgtā gaismā, varbūt es pārspīlēju, bet ejam ārā saulē, ejam ārā, kur ir gaišs, lai tas melatonīns pārstāj ražoties, un tā mēs atkal varam pamosties. Melatonīnam droši vien arī ir ietekme saules gaismai. Jā, protams. Saules gaismai. Vasarā, piemēram, mums ir gaišs salīdzinoši ilgi, 10, 11, un tad arī es pati pēc sevis esmu novērojis to, ka ir grūtāk iemigt, vēl ņemot vērā to, ka es pati esmu tāds vakara cilvēks, un man ir jāpiespiež sevi iet ātrāk gulēt, tad vasarā ir pavisam traki. Ir siltums, ir gaisma,
būtībā tie jau ir divi apstākļi, kas miegam nenāk par labu, un tad, vasarā ir tā drusciņ grūtāk un jādomā, jāpiedomā vairāk, kā izgulēt. Tad vasarā jāpērk biezāk aizskari. Tas ir viens, jā. Otrs jau vēl ir visādas vasaras izklaides, kas ir, jā. Tu nevari aiziet pēc darba mājās un aiziet gulēt. Ir daudz iespēju. Ir daudz iespēju, jā. Noteikti, ka strādājot aptiekā pie tevis ir nākuši cilvēki un arī jautājuši varbūt, un tu esi sapratusi, kā cilvēki lieto šos miega līdzekļus, par to, ko tieši aptiekārs var ieteikt un ko viņš ir saklausījis un kur viņš var mudināt kaut kādā veidā pareizāk lietot vai nelietot. Jā, vienmēr, kad cilvēks atnāk, mēs cenšamies pajautāt, izjautāt vairāk par problēmu un skatīties, kā mēs varam palīdzēt. Bet ja mēs nonākam pie tā, ka kaut ko tomēr iesakām, tad ir svarīgi saprast, kā ir pareizi lietot. Jā, jo es esmu dzirdējusi, piemēram, gadījumus, esmu nopircis tur tādu produktu, tā kā lietoju, bet tā kā nestrādā, un tad mēs sākam runāt par to, cik regulāri lieto, kādos gadījumos lieto. Un, piemēram, ja mēs atkal runājam par meltonīnu, kas bieži vien ir šajos produktos, un tas cilvēks ir gribējis sakārtot miega ritmu, bet bieži vien atklājās tas, ka es šovakar likās, ka tā kā būs grūtāk aizmigt, es iedzēru, nākamajā dienā vai aizmirsu, vai domāju, nesanāca, un tad 2 dienas dzeru, vienu nedzeru vai otrādi, un tad nāk atpakaļ, vai meklē citu līdzekli, vai saka, ka tas nepalīdz, ko man darīt, nevaru saprast. Un tad es mudinu tomēr, ja cilvēks ir apņēmies sakārtot savu režīmu vai ņemt talkā šo meltonīnu, tad varbūt palietot regulāri. Piemēram, paņemam tādas 2 nedēļas, katru vakaru. Tās 30 minūtes pirms gulētiešanas, bet tas neizslēdz miega higienas paradumus. Tas meltonīns, tie miegu veicinošie līdzekļi, tas jau ir tā kā nākamais solis pēc miega higienas. Ja mēs nopērkam kapsulu vai tableti vai aerosolu, tad tas neizslēdz iepriekšējos soļus, jo tie tāpat ir primāri. Tas ir jāiemācās tik un tā, miega higiēna. Kas ir tas biežākais iemesls aptiekā atnākot cilvēkam, kāpēc cilvēks tā kā piesakās un sāk domāt vairāk un sāk meklēt tieši miega līdzekļus? Teiksim, te runa ir par aptieku, nevis tie, kas ir pie ārsta un kuriem jau varbūt ilgāku laiku ir kaut kāda situācija, ko viņš vēlās pie ārsta atrisināt. Parasti tas notiek tad, kad cilvēks sajūt kaut kādu pirmo diskomfortu. Ja tās ir pāris naktis, kad nevar aizmigt vai pamostās naktī, bieži vien mēs tādu īpašu nozīmi tam nepiedodam. Bet tiklīdz tas kļūst vairākas naktis mēnesī un tas izraisa varbūt dienā pēc tam kaut kādu diskomfortu, tad jau mēs sākam domāt. Un tad cilvēks parasti nāk, kā jau es minēju, ar tām 3 sūdzībām, vai nevaru aizmigt, vai mostos naktī, vai ceļos pārāk ātri. Un tad mēs arī sākam tur vairāk šķetināt to situāciju, un gadās, ka mēs vispār neiesakam neko, bet bieži vien arī gadās, ka mēs iesakām kaut ko, kas varētu palīdzēt šo miegu uzlabot. Vēl jau ir cilvēki, kas vienkārši atnāk un grib kaut ko palietot, un viņi bez produkta no aptiekas neizies ārā. Tā kā šie cilvēki ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi, bet tās 3 galvenās sūdzības būtībā paliek. Un tad, kad mēs to tā smuki saliekam pa plauktiņiem, un arī, kad cilvēkam izskaidro, kam ir paredzēts, piemēram, meltonīns, kam ir paredzēts tas auga ekstrakts vai vēl kaut kas ir kopā tajā preparātā, tad arī tas cilvēks zina, ko sagaidīt no tā līdzekļa, un tad bieži vien arī viņš vairāk ievēro šo režīmu. Nevis mēs vienkārši iedodam paciņu, viņš aiziet mājās, šodien gribu, nākamajā dienā negribu un tā. Un bieži vien arī izdodas kaut ko sakārtot. Jā. Noteikti, kad universitātēs māca par miegu, kā pareizāk ir servēt klientus, kas atnāk uz aptieku. Varbūt kāds tas algoritms ir un vai aptiekārs, farmaceits uzreiz visiem iesaka produktu, un vai tu uzreiz iesaki produktu, vai kāds ir tas algoritms, kam ieteikt, kam neieteikt. Ne jau vienmēr tas, kas atnāk uz aptieku, pērk sev. Bieži vien atnāk mamma un pērk visai ģimenei, un viņi redz, vectētiņš tur neguļ, viņam kaut ko vajag, vecmāmiņa arī varbūt neguļ, varbūt students ir satraucies un neguļ pirms eksāmeniem, drīz būs eksāmena sesijas. Ja, tā kā
kāds ir tas algoritms un kā tu rīkojies, iesakot vai neiesakot uzreiz produktu? Ļoti komplekss jautājums. Ja mēs runājam par cilvēku, kas ir atnācis pirkt sev, tad ir tā vienkāršāk, jo tad var pajautāt gan par miega paradumiem, vispār par miega traucējumiem un skatīties, ko varbūt ir lietojis cilvēks, ko nav lietojis, kas ir tās blakus saslimšanas, citas zāles, ko viņš lieto, ļoti daudz dažādu jautājumu, lai izprastu vispār, ko cilvēkam ieteikt. Savukārt, ja cilvēks nāk pirkt kādam citam, tad jau tas kļūst nedaudz sarežģītāk, jo nevienmēr uz visiem jautājumiem tas cilvēks var atbildēt. Bet parasti ir tā, ka mammas pērk saviem pusauģiem, kas studē, un bērni pērk saviem vecākiem. Un, ja mēs runājam par tādām kategorijām, tad jauni cilvēki, pusauģi un atkal vecāki cilvēki, tad tā diezgan vienkāršoti es izdalu tā, ka vecākiem cilvēkiem, ja ir tās grūtības aizmigt, kas ir galvenā problēma, tad ja tas cilvēks ir vecāks 55 gadu vecumu, es bieži vien sanāk ieteikt melatonīnu saturošus produktus, izstāstot, kā pareizi lietot. Un, savukārt, ja tas ir jaunāks cilvēks, tad tur vairāk pa priekšu iet kaut kādi nomierinoši augu ekstrakti, kas varbūt palīdz atslābināties. Un dažiem augu ekstraktiem ir arī tāda neliela sedatīva iedarbība, kas palīdz vairāk varbūt tās sagatavoties miegam. Jo runājot par vecākiem cilvēkiem un dažādiem augu ekstraktiem, tur atkal ir tas otrs risks, kas ir varbūt nedaudz lielāks, ja tas cilvēks lieto daudz asinsspiediena zāles, viņam ir daudz blakus saslimšanas, daudz kaut kādas tādas papildus lietas, ko ir tā grūti izvērtēt, tad, jo vairāk auga ekstraktu, jo lielāka tāda miedarbība iespējamība. Tāpēc tas drošākais risinājums tam cilvēkam būtu tas melatonīns, kas arī principā atbilst viņa problēmai. Savukārt jauniem cilvēkiem, bieži vien jauni cilvēki būtībā ir veseli. Un tad mēs tur varam ar tiem augu ekstraktiem kaut kā viņus nedaudz nomierināt, teiksim tā. Bet, ko ir svarīgi piebilst, ir tāds augu ekstrakts kā asins zāle, kas arī dažos preparātos ir. Un tur atkal ir svarīgi tīpaši jaunām sievietēm, kas, piemēram, lieto perorālos kontracepcijas līdzekļus, nelietot kopā ar asins zāli. Tā ir tāda viena no galvenajām miedarbībām, ar ko nākas saskarties un par ko brīdināt, jo tas atkal samazina to viņu lietoto zāļu efektivitāti. Tur ir ļoti individuāli jāskatās. Jā. Tur ir ļoti individuāli jāskatās. Tas tāds ļoti... Mēs nevaram, būtībā pēc viena algoritma servēt visus. Tur ir jāskatās ļoti individuāli. Tāpēc jūs arī mācāties vairāk kā 5 gadus. Ja? Tāpēc es gribēju pajautāt, farmaceita loma aptiekā, kāda tad ir farmaceita loma šo bezrecepšu un dažādu augu izcelsmes produktu piedāvājumā? Pieņemsim, ja mēs paskatāmies tagad, aptiekā droši vien kādi 10-20 ienāk tādā vidējā aptiekā par miegu pajautāt kaut kādu jautājumu, kāds tas varētu būt apjoms apmēram dienā. Tas noteikti ļoti atkarīgs no aptiekas. Esmu strādājusi dažādās aptiekās, tādās lielākās varbūt tas ir biežāk, mazākās varbūt tas ir retāk, bet cilvēki nāk, katru dienu 10, visticamāk 20. Būs kāds, kas ienāks. Tā noteikti būs. Jā. Tad mēnesī tie ir 300. Cilvēki atnāk daudz cilvēku atnāk un kaut ko pajauto farmaceitam, kā viņam pareizāk rīkoties un ko darīt. Kāda tavuprāt ir tā farmaceitu loma šo 300 produktu ieteikšanā vai apkalpošanā, un cik jau atnāk jau paši izdomājuši, kaut kur izlasījuši, vai arī atnākuši no ārsta, jo ārsti bieži vien arī iesaka dabas vielas un melatonīnu. Kāda ir farmaceita loma, vai tā ir, pilnīgi visi, vai tomēr puse, vai mazākā puse, vai vairāk kā puse? Kāds ir tavs viedoklis? Cik liela loma ir farmaceitam šādu produktu rekomendācijām? Farmaceitam loma jebkurā gadījumā ir diezgan liela, jo, ja tas cilvēks ir atnācis uz aptieku un viņš ir sapratis, ka viņš vēlas kaut ko nopirkt, tad mūsu uzdevums ir vai iztaujāt viņu un viņam pārdot to, ko viņš vēlas, ja viņš ir jau pirms tam izdomājis, ko viņš vēlas.
Un otra tā darba puse ir iztaujāt un varbūt saprast, ka tas, ko viņš vēlas, īsti nav tas, kas viņam ir vajadzīgs. Ir tādas divas lietas. Un, ja nāk no ārsta, tur parasti jau ārsts ir iztaujājis pirms tam un vairāk vai mazāk ir skaidrs. Dažreiz vienīgais gadās, ārsts ir pateicis kaut kādus varbūt auga ekstraktus, ko palietot, un tad vienīgais, par ko sanāk izšķirties, ir ražotājs. Būtībā ir vairāki produkti, kas satur tādus līdzīgas auga kombinācijas, tad, ja ir nācis no ārsta, tad ir visvienkāršāk, teiksim tā. Ja cilvēks ir kaut ko izlasījis vai internetā, vai viņam kāds kaut ko ir ieteicis, tad ir jāskatās, vai tas tiešām viņam ir piemērots, jo to, ko lieto mamma, nevienmēr būs piemērots man. Un atkal, ja cilvēks nezina vispār neko, tad mēs no paša sākuma sākam iztaujāt, tad mēs arī drusciņi stāstam, kam ir piemērots tas, kam ir piemērots tas, kam ir tas, un kaut kā saliekam to pa plauktiņam, lai cilvēkam ir vieglāk un lielāka motivācija arī lietot, jo tiklīdz viņš saprot, tad arī tā līdzestība palielinās, jo, ja viņš nesaprot, tad viņam tā vienalga. Okay. Skaidrs, ka jūs palīdzat, un tas ir ļoti labi, un tā ir tā farmaceitiska aprūpe. Es šeit vairāk gribēju saprast to procentuālo daudzumu, ja? Tad cik jau nāk tiksim, no ārsta ar nosūtījumu, kur viņam ir jāizvēlās viens vai otrs tiksim, konkrēta lieta, cik ir tas, ko viņš pats jau kaut ko ir atradis un nāk un prasa, es gribu šo, un cik liela ir tā jūsu teiksim, ieteikšanas procents, varētu teikt tā, vai tas ir, kā sadalās šie 3%, ārsts, pats pacients un farmaceits, kā miega produktu bezreceptūras ieteicējs? Jā, te tā drusku jāpadomā un jāsāk tīt atpakaļ, ko tad es esmu darījusi pēdējā laikā. Bet no ārsta tā varētu būt tāda, salīdzinoši neliela daļa, bet ļoti nozīmīga. Tie varētu būt kaut kādi, 15-20% var būt. Un tad atkal sadalās salīdzinoši vienmērīgi starp tiem, kas vienkārši atnāk pēc konsultācijas un mēs kaut ko iesakām, un starp tiem, kas jau zina, ko viņi grib un atnāk tā kā nopirkt plus pakonsultēties. Tā varētu būt tāda diezgan līdzvērtīga daļa. Tad 40 un 20 kaut kā tā apmēram. Varētu būt. Jaunāki cilvēki, kā viņi paši jau zina, ko nāk, vai tomēr arī uzticās farmacētam. Vecāki cilvēki nāk vairāk prasīt farmacētam padomu, un tas ir skaidrs. Noteikti. Bet jauniem cilvēkiem ir pieejams visi šie jaunie rīki, un telefonā viss ir atrodams, un draugs ir ieteicis kaut ko, un viņš ir noskatījies tur TikTok vai sociālos tīklos, tur ir pabijis vairākos saitos. Tā kā, kā ir ar jauniem cilvēkiem šodien aptiekā? Jā, par jauniem cilvēkiem man ir prieks par tiem, kas izmanto šo internetā pieejamo informāciju ļoti liederīgi, izglītojās. Ir arī bijuši tādi, kas nāk un stāsta, es jau daru to, bet tomēr kaut kas nav, un tad mēs atkal šķetinām. Bet ir arī bijuši gadījumi, vienu laiku es pati internetā redzēju, ka ir tāda informācija, kā meltonīna lietošana kļuva ļoti populāra kaut kur Amerikā, un tur bija runa par ļoti, ļoti lielām devām. 5 mg, 10 mg, un tur bija runa par to, ka ļoti palīdz izgulēties un tā. Un pie manis arī ir nākuši cilvēki, kas saka, kas tad tas ir tas 1 mg vai 2 mg, kas mums ir, kur es pasūtu tur es esmu redzējis tur un tur, ka tur pa 5, pa 10 var lietot. Bet ir svarīgi saprast, ka šeit šis efekts nebūs atkarīgs no tās kvantitātes. Tas ir vairāk process. Tā nebūs viena nakts, ka mēs sakārtosim savu miegu režīmu. Tā nebūs viena 10 mg meltonīna deva, ka mēs sakārtosim savu režīmu. Tur mēs drīzāk varētu dabūt kaut kādu blakus parādību un nākamajā dienā pamosties vēl nogurušāki. Miega regulācija ir process, un tas ir jāsaprot. Mēs nevaram tā kā paskatīties kaut kur, ka es izdzeršu zirga devu, un tagad man visa dzīve būs izdevusies. Tur ir jāskatās, bet par internetā pieejamo informāciju runājot, tā ir gan laba, gan slikta. Jāskatās, kā mēs to uzņemam un izmantojam tālāk. Tur internetā arī droši vien ir sociālos tīklos ir daudz pasekus. Jā, protams. Tur ir jums atkal jābūt darbs. Filtram. Jā, ir jābūt kaut kādam filtram. Bet kopumā tendence uzlabojas. Ir cilvēki, kas māk izmantot un kas nāk tiešām sagatavojušies, kas varbūt ir izpētījuši devas, kaut kādu vitamīnu, minerālu formas, kas labāk uzsūcās, kas vairāk var palīdzēt. Un ar tiem arī mazāk ir tā darba, jo ja tā informācija, ko viņš man stāsta, ir tāda
wow, tu esi kaut ko labu priekš sevis noskaidrojis, tad arī tā saruna iet vieglāk. Un diskusija arī raisās. Jā, tad tas nav monologs no manas puses, tad tas vairāk ir kā dialogs. Jā. Aptiekā, protams, ka mums patērētājiem, klientiem, kad atnāk uz aptieku, par velti neko nedod. Ir dažādas cenas, ir tādas mazākas cenas, vidējās un tādas augstākas cenas. Protams, tur ražotāji ar dažādām kompozīcijām strādā, ražotāji ar dažādām izēvielām strādā, ir pat liposomālie, tagad melatonīna dzirdēt, kur izēvielu cena ir 10 reizes lielāka. Kas ir tas, ko cilvēks uzticās aptiekāram un kādu pamatā izvēlās šo miega līdzekļa, to cenu kategoriju? Tur tas atkal ļoti atšķirās no cilvēka, jo ir cilvēki, kas diemžēl vienkārši nevar to dārgāko. Ja? Bet es esmu novērojis, ka jo vairāk cilvēks izprot līdzekļu, tas te nav runa pat tikai par miega līdzekļiem, bet par vispār daudz un dažādiem. Tiklīdz cilvēkam ir sapratne par ko viņš lietos un kāpēc viņš lietos un kādēļ viņam tas ir nepieciešams, viņš ir gatavs maksāt. Labāk tu tā kā nedaudz piemaksā un tu zini, par ko tu piemaksā, nevis tu paņem kaut ko tīri, lai kaut ko lietotu. Un bieži vien es esmu arī to novērojis tieši ar miega līdzekļiem, ka tiklīdz cilvēks uzticas līdzekļiem, ja tas līdzeklis ir iepriekš palīdzējis. Varbūt, ja kāds ir ieteicis vai ja farmaceits ir paskaidrojis, kāpēc, tad cilvēks varbūt slietas vairāk uz to vidējo vai augsto cenu kategoriju. Ja tā izglītošana nav bijusi pirms tam, tad parasti tas jautājums ir par lētāko un labāko. Vienmēr ir man lūdzu lētāko un labāko. Jā. Teiksim, tu jau stāstīji, ka padomi internetā, tas, kas ir internetā vai sociālos publicēts, paliek arvien populārāks un nāk ar tiem jau pie jums uz diskusiju, un tas arī ir gan labi, gan slikti, bet tu vairāk, cik es saprotu, vērtē kā labu lietu. Es cenšos, jā. Un varbūt, ja mēs salīdzinām ar 3-4 gadiem atpakaļ, tas gan bija Covid laiks, bet kā tas ir attīstījies? Tas nozīmē, ka vai pirms 10 gadiem varbūt tad nenāca vispār ar šādiem idejām un diskusiju pie farmaceita. Kā tas ir attīstījies pēdējo 3 gadu laikā? Agrāk es strādāju arī pirms Covid laika, un tad vairāk cilvēks nāca pēc padoma, pēc konsultācijas, nāca uzzināt. Tagad es esmu novērojis, ka nāk jau diskutēt, un dažreiz es pasaku kaut ko, un man uzreiz ir pretarguments, bet es lasīju, bet es skatījos, un tad jau nākas drusciņi vairāk pašiem sagatavoties, lai es varbūt savā galvā kaut ko saprotu, bet kā to izskaidrot saprotamā valodā klientam, tur ir jāpamācās, un tad arī mums kā farmaceitiem vairāk ir jāizglītojās, lai mēs varam klientam sniegt pietiekami patiesu un drošu informāciju, un varbūt atspēkot kaut kādus mītus, ko cilvēks ir izlasījis. Vai tieši otrādi vienkārši uzslavēt par to, ja viņš ir kaut ko labu atradis un kaut ko labu ievēro. Tavā praksē vairāk ir tie mīti, kas ir varbūt nepareizi, vai tomēr ir tas pozitīvais virziens? Kā tu vērtētu šo sociālo tīklu ietekmi uz klientiem tieši par miega higiēnu vai miega līdzekļiem? Man ir grūti tā objektīvi novērtēt, jo mēs, man liekas, kā cilvēki atceramies to slikto vairāk vienmēr, kad ir bijušas kaut kādas... ka ir bijušas, varbūt, ir bijuši kaut kādi gadījumi, jo tie iespiežas atmiņā labāk, bet es tāpēc cenšos apzināti kaut kā piefiksēt arī tos pozitīvos gadījumus, un man gribētos ticēt un teikt, ka tie pozitīvie ir arvien vairāk, un tad mēs sliecamies uz to pusi jau kaut kā. Tad noslēgumā vēl tādi pāris īsie jautājumi. Kādos gadījumos pietiek tikai ar miega higiēnu, kad jūs izrunājot ar klientu, viņam iesakat šo miega higiēnu un tā kā nav nepieciešams atvērt maciņu? Tas ir tad, ja klients ir pietiekami atvērts tam, ka viņam ir jāmaina kaut kas savā dzīvesveidā, pirmkārt, otrkārt, tad, ja šie miega traucējumi nav ilgstoši, tas neilgst ilgāk kā mēnesi, tas būtiski neietekmē to dzīves kvalitāti viņam ikdienā. Ja
ja tās ir tādas dažas epizodes, ko klients ir atnācis, ka gribas tā kā uzlabot, tā kā sāk traucēt, bet tā kā vēl nav tik traki. Un tad es parasti iesaku par to gulētiešanas laiku, vienā laikā ejam gulēt, vienā laikā mostamies, ierobežojam kofeīnu pēcpusdienā, tad minu arī par istabas temperatūru ejot gulēt un par ekrānu nelietošanu, varbūt vakarā nodarbojamies ar kaut kādām mierīgākām aktivitātēm, neejam varbūt skriet. Un ja es redzu, ka tas cilvēks tā kā ir gatavs to visu ievērot, tad bieži vien tas cilvēks iziet no aptiekas ārā tukšām rokām. ar informāciju, tukšām rokām un ar padomu. Jā. Vēl viena tāda situācija noteikti varbūt ir tāda, kad iziet ar tukšām rokām, kad jūs tieši sūtat pie ārsta viņu. Jā. Kas varbūt ir 1-2 lietas, kad teiksim, mūsu klausītāji un skatītāji, kad viņš ir, lai neiet uz aptieku, lai viņš uzreiz pataisno iet pie ārsta? Tas bieži vien ir tad, ja iztaujājot, mēs secinām, ka problēma jau ir ilgstoša, ka ir lietot dažādi līdzekļi, ir mēģināti dažādi paņēmieni, ir arī cilvēki, kas ir dzīvesveidu mēģinājuši mainīt, bet tāpat kaut kas līdz galam nestrādā, kam tā dzīves kvalitāte jau tā būtiski ir traucēta un no rīta ir ļoti liela miegainība dienas laikā, nevar sakoncentrēties. Ir arī cilvēki, kas lieto ļoti daudz citas zāles, kam ir ļoti kompleksas saslimšanas. Un tad mēs bieži vien tādus auga ekstraktus savu galvu neiesakam. Un viena svarīga lieta, kas ir aktualizējusies pēdējā laikā un ko ir būtiski pieminēt, ir miega apnoja, piemēram. Ja mēs dzirdam, ka mūsu dzīves biedrs naktī mostās pa nakti ar elpas trūkumu, vai mēs pats jūtam, ka mēs mostamies naktī ar elpas trūkumu, ja dzīves biedrs skaļi krāc un no rīta ir sajūta, ka vispār nav gulēts, ka ir bijusi ļoti grūta nakts, tad gan es ļoti iesaku konsultēties vismaz ar ģimenes ārstu, ideālā gadījumā ar miega speciālistu, jo tad notiek visas pārējās diagnostikas lietas, kas paliek viņu ziņā, un tādi komplicēti gadījumi. Tad es noteikti sūtu jau pie ārsta. Jā. Es pats no savas pieredzes varu teikt, ka kādreiz es varēju gulēt mierīgi līdz 11, 12, kad es biju bērnībā. Es atceros, kad es iznācu ārā no vecmāmas mājas, un tur jau saule sāk rietēt, gandrīz. Ja? Protams, tika aiziets gulēt ļoti, ļoti vēl, bet tagad es varu teikt tā, ka arī manos paradumos ir tā, ka es vairāk redzu, ka saule lec no rīta, nevis, kad viņa riet kā bērnībā. Kā tu pati, vai tev arī ir bijuši kādi bezmiega simptomi vai miega traucējumi, un kā tu tiec ar viņiem galā? Es parasti smējos, ja ir mūžīgie tievētāji, es esmu mūžīgā negulētāja, un es mūžīgi cenšos atrisināt to savu problēmu ar saviem miega traucējumiem. Ja es studiju laikā cēlos 6 no rīta, braucu uz universitāti, braucu mājās, gulēju diendusu 3 stundas, pēc tam es mācos vakarā līdz 3-4 no rīta, tad un tā tas cikls ievilkās tik ļoti, ka tad tā bija viena tāda epizode, kas bija ļoti traucējoša mēnešiem ilgi. Tad es sapratu, ka kaut kas laikam jāsāk kārtot tajā jautājumā, un tad tāda mierīgāka ikdiena man vienkārši ir tad, kad es eju uz darbu, pēc darba es paguļu, eju gulēt vēlu, un tā man tas cikls iet uz riņķi. Bet tagad jau pāris mēnešus es ļoti, ļoti rūpīgi sāku piekopt šos te visus paradumus, ko es tik ļoti slavinu un visiem kladzinu apkārt un saku, ka ir jāievēro. Un neticēsi, sanāk. Sanāk, jā, tas sanāk, ļoti patīk. Jā, pašam arī sanāk. Jā, jo dažreiz liekas, kas tad tur tas, izgulēšos citreiz, kad vajadzēs, tad sakārtošu. Bet, ja pieķerās tam jautājumam un tiešām sāk ievērot un redzot to progresu, ir lielāka motivācija, un tad ir daudz vienkāršāk. Būtībā es jau mēnesi brīvdienās ceļos tādā pašā laikā kā darba dienās. Un, lai arī cik grūti un cik ļoti negribās, bet sajūta ir ļoti laba. Jā, tātad var sakārtot. Ja? Var sakārtot, var. Ir ļoti jāgrib varbūt, ir īpaši brīvdienās jāpiespiežās vairāk, nepagulēt ilgāk, bet ilgtermiņā sajūta ir ļoti, ļoti labi. Jā. Varbūt vienu tādu no mītiem, kas par miega traucējumiem tā kā visvairāk izplatīts klientiem, kas nāk uz aptieku, varbūt tikai vienu.
Nu, viens tāds, kas man nāk prātā un kas varbūt ir tāds interesantākais un ko visvairāk gribās atspēkot, ir par alkohola lietošanu, jo daudziem ir uzskats, ka labākās miega zāles ir alkohols uz nakti. Taču tā nav, lai arī dažreiz šķiet, ka mēs iemiegam ātrāk, bet tā miega kvalitāte ļoti, ļoti cieša. Mēs naktī pamostamies, tas miegs ir virspusēs, mēs no rīta neesam izgulējušies. Nu, protams, nerunājot jau par pašu alkohola ietekmi uz organismu, bet uz miega kvalitāti tas atstāja ļoti, ļoti sliktas sekas ilgtermiņā. Tā kā ar to noteikti nevajadzētu aizrauties. Jā, tad ar alkoholu neaizraujamies. Un ja tev paprasītu, kādu tu ieteiktu miega līdzekli, piemēram, melatonīna produktu, lai cilvēkiem, kas varbūt ir tie 55 plus, kādu tu melatonīna produktu patreiz Latvijā ieteiktu? Būtībā vieglākais lietošanā, teiksim, tā ir melatonīnas aerosola formā. Aptiekās ir kādi varbūt 3 varianti, bet tur ir jāskatās, cik tas ir izdevīgs, jo ir, kas ir izdevīgāki ar, teiksim tā, ar pūtienu ziņā, ja mēs, piemēram, varam iegādāties, ja mums vajag ilgtermiņa lietošanā, kā par senioriem, ja mēs varam iegādāties, piemēram, tur pusgadam vienu pudelīti, loģiski es iesaku to, ja tas ir maciņam izdevīgāks. Ir cilvēki, kam tur nepatīk neko pūst mutē, tad es iesaku kapsulas vai tabletes, bet tas jau ir ļoti, ļoti individuāli. Ja tā kā arī aptiekā ir izvēle, ja, tad var dabūt produktu, kas ir ilgam laikam un ļoti finansiāli izdevīgs, ja, un var arī dabūt īstermiņā cilvēki, tā kā aptiekā viss ir pieejams un miegs ir vajadzīgs, jo tā ir, varētu teikt, trešdaļa no mūsu mūža. Paldies, Laura, par tavām rekomendācijām un tiksimies atkal. Paldies!